atkal svētdienas rīts, un izejot ārā, ir burvīga smarža no šīs blūmītes hiacintēm. Rozes, rozes, nu kāds var būt cits skaistums? Jā, pašlaik ir skaistums tas, ka daba mostas. Kaut kas sāk ziedēt no pavasara ziediem. Nu, bet rozes, viņām ir īpaša vieta. Bet zem šīm brīnišķīgajām rozēm ir paslēpies porcelāns, un kā jau katru svētdienu vēlos jūs iepazīstināt. Jaukā Marianna trio ar Rīgas skatiem un vēl viens liels kūku šķīvis. Rīgas porcelāna rūpnīca. Otrā pusītē zīmējums ir lielāks un izteiksmīgāks ar Rīgas namiem, Vecrīgas namiem. Sarkanais zīmoks un arī perlamutras vai lustras ar zeltu. Šis daļais lielais šķīvis, man liekas, viņš ir 30 centimetru, ir arī domāts vai nu tortei vai saldumiem. Un ar šādu dekolu ir arī servīze Marianna. Lūk, kāds viņš. Biju dzirdējusi, ka šo trauku diezgan grūti bija stiprināt, jo viņš ir no 2 daļām. Skaistums, vai ne? Un ir ļoti labi saglabājies līdz mūsdienām. Un šī daļā Viktorija ļoti jauki piestāv pie šīm brīnišķīgajām rozēm. Viktorijas ir dažādas. Šī servīze Viktora ir ļoti skaista un, es teiktu, diezgan reta. Viņai ir kobalta dekols ar rozītēm. Zelts, ļoti jauki kūku šķīvji, piena trauks. Bet šī servīze ir atnākusi uz kolekciju, diemžēl, bez krūzītēm. Šis zīmoks jau ir veidots pēc 80. gadiem, tuvāk 90. Un jau zīmoks, kā redziet, Rīga. Un, protams, laima. Laimas dūma. Cik tā ir smalka, pārdomāta ūsiņa un ļoti skaists, maigs
skatoties pēc servīzēm, visas servīzes ir ļoti, ļoti skaistas. Bet īpašu vietu, protams, ieņem senatnīgā Laimas servīze. Bet tādu šķīvi nezinu, kas ir redzējis. Bet zinām tas, ka tas ir rokas gleznojums, rozes un, kā es saucu, laustā sirds. Ilgi domājam, kam pieder šis ražojums, šī šķīvja skaistais zīmējums, ražojums. Arī eksperti nevarēja atbildēt, bet zinām tas, ka tas ir senatnīgs, varbūt Kuznecova kungs savā ražotnē ir ražojis, bet varbūt arī citajās valstīs. Nu, redz, zīmoga nav, tāpēc arī nevar noteikt. Bet ļoti, ļoti skaists. Vārdos neaprakstāms. Arī šāds skaistums ar ceriņiem ir mūsu porcelāna fajansa fabrika. Ļoti jauks dekols, interesants, neredzēts, diezgan rets. Un izskatās arī, ka šie ceriņi ir rokas gleznojums. Teiktu, ka visdrīzāk tas ir rokas gleznojums, jo tajā laikā uzlīmju nebija. Un pie daļajām rozēm arī daļais cukurtrauks. Senatnīgais porcelāna fajansa fabrika Rīga. Un kā jūs domājat, kā viņš saucās? Šis cukurtrauks ir no servīzes Tauta. Nu, vai nav brīnišķīgs darbs? Es pat skatos tajā zelta rozītē, ir arī mans atspulgs. Šoreiz arī tas viss. Jauki sagaidīt pavasari, ieklausīties dabā, putnos, strautu čalošanā, lai visiem viss ir labi.